Šajā sērijā dodamies apskatīt Spīškas pili, kas iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un ir viena no lielākajām Centrāla Eiropā. Bet netālu esošā pilsēta Levoča rada iespēju, ka esi atgriezies viduslaikos. Nākamajā dienā esam apņēmības pilni doties pārgājienā pa kalniem un paši sev par pārsteigumu sasniedzam kalnu virsotni. Bet noslēdzošajā dienā izejam stalaktītu alas un pavizinamies ar velospēdiem pa skaistiem Slovākijas celiņiem. Labrīt no rītā. Šodien mums ir otrā diena šeit Slovākijā, otrā pilnā diena šeit Slovākijā. Un vakardiena bija tāda super fantastiska aktīva diena, kur mēs sevi nomocījām līdz pēdējam. Mēs ar Evitu nomocījām jaunieši. Vēl vakarā pēc peldes baseinā, pēc vakariņām izdomāja, ka jāiet vēl ar riteņiem pavizināties līdz vēlai tumsai. Tā kā viņiem izrādās tas bija tīrais sīkums uzmīties kalnā. Bet mēs pēc vakardienas ar Evitu velospēdus redzēt šodien negribam. Tad mēs izdomājām, ka šodien mēs bez veļukiem pabraukāsim tepat pa tuvējo Slovākijas apkārtni. Esam atbraukuši uz Spīšu pili un tagad kāpjam augšā pa kalniņu tādu asfaltēto celiņu. Un visu laiku atceramies vakardienu, cik vakar bija forši ar riteņiem stumties kalnā tādā pašā stāvumā. Kā nacionālais kultūras piemineklis, Spīškas pils ar vairāk nekā 4 hektāru platību ir viens no lielākajiem pils kompleksiem Centrāla Eiropā. Spīškas pils tika iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā 1993. gadā. Viduslaiku pils celtniecība šajā kalnā aizsākās 12. gadsimta sākumā. 15. gadsimta otrajā pusē pils rekonstrukcija notika tās jaunā īpašnieka Štefana Zapolska vadībā, kura nolūks bija to pārveidot par grēznu aristokrātisku rezidenci. Šajā pilī ir dzimis viņa dēls Jānis, vēlākais Ungārijas karalis. – 780. gadā pils kompleksu nopostīja ugunsgrēks, un lepnā Spīškas pils pamazām sāka brukt. Pils pilnīga sabrukšana tika novērsta tikai ar dabas aizsardzības speciālistu iejaukšanos, kuri 1970. gadā ķērās pie grūtās sienu un piļu saglabāšanas darba, ko apdraudēja tās klinšainās pamatnes nestabilitāte. Pašlaik pilī atrodas Spīška muzeja kolekcijas, kas dokumentē tās vēsturi, kā arī viduslaiku ieročus un feodālo jurisdikciju. Esam atbraukuši uz pilsētiņu Levoča. Šie pilsētiņi rakstīts bija kā īsta tāda viduslaika pilsētiņa. Tiešām šeit ir tā kā viduslaikos. Tik skaisti. Tik skaista pilsētiņa un iekļaut UNESCO mantojuma sarakstā. Tiešām tas ir tā vērts uz šajieni atbraukt. Iespējams, ka visa pilsētai apkārt ir mūris. Vismaz tur, kur mēs iebraucām iekšā, tur bija mūris, un mēs caur tādu mūri iebraucām pašā pilsētiņā. Vēsturiskā Levoča, kas atrodas Spīškas reģionā ar daudziem arhitektūras pieminekļiem, ir patiesa kultūras un vēstures dārgakmens Slovākijā. Šeit dzīvo 14,500 iedzīvotāju, un dēļ bagātās un saglabātās vēstures šī ir viena no visvairāk apmeklētajām pilsētām Slovākijā. Kopš 2009. gada Levoča ir iekļauta arī UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Levočas pilsēta ir bagāta ar vēstures un kultūras pieminekļiem. Ir sajūta, ka visa pilsēta ir kā liels muzejs, un to ieskauj lieli un biezi nocietinājumu mūri,
Pilsētā var iebraukt pa seniem vārtiem, kas vairāk līdzinās tunelim. Vecās Levočas dominējošā daļa ir lielais taisstūrveida laukums ar 14. gadsimta Romas katoļu Svētā Jēkaba baznīcu, kas ir viena no nozīmīgākajām sakrālajām celtnēm Slovākijā. Augstais slaidais 19. gadsimta pirmās puses baznīcas tornis ir visizteiktākā pilsētas silueta iezīme. Īpaši vērtīgs ir baznīcas interjers, kas patiesībā ir unikāls viduslaiku sakrāls mākslas muzejs. Vēlās gotikas koka galvenais Svētā Jēkaba altāris ar 18,6 metru augstumu ir augstākais šāda veida altāris pasaulē. Baznīcai blakus atrodas bijušā Rācnama arkādes ēka, kas celta pēc ugunsgrēka 1550. gadā un ir viena no labākajām laicīgās renesanses arhitektūras celtnēm Slovākijā. Centrālajā laukumā ir vairāk kā 50 ievērojams vēsturiskas celtnes, no kurām daudzas nes savu bijušo īpašnieku vārdus. Pēdējā laikā daudzi ārzemnieki atpērk šīs mājas un renovē, ar domu vecumdienas pavadīt šajā samērā mierīgajā pilsētiņā. Katru gadu jūlijas sākumā Levoča kļūst par Slovākijas lielākās svētceļojuma tikšanās vietu. Desmitiem tūkstoši svētceļnieku garās rindās kāp kalnā, lai 20. gadsimta sākumā sniegtu pateicību jaunavai Marijai. 1995. gada 3. jūlijā Levoču apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II, un viņš šeit noturēja misi 650 000 svētceļniekiem. Apskatījuši un pabaudījuši krāšņo Levočas pilsētiņu, dodamies atpakaļ uz savu viesnīcu. Paņemam visu nepieciešamo akvaparka apmeklējumu un braucam uz Aquacity Poprad, kur pāris stundas relaksējamies saunu kompleksā un baseinos, bet uzreiz pēc 8:00 dodamies atpakaļ uz viesnīcu, lai līdz 9:00 vēl uzspētu uz vakariņām. Un pa ceļam, saulē rietot pavaras burvīgs skats uz kalniem, kuros atspīd pēdējie šīs dienas saules stari. Bet kamēr mēs dodamies viesnīcas virzienā, gribētu pateikt lielu paldies Forum Auto par lielisko Kia Sportage, ar kuru tad mēs šajā reizē arī braucam ekskursijā. Milzīgs paldies arī Velo Outlets par velospēdiem, kuri mūs izvizinās pa Slovākijas kalniem un lejām, kā arī liels paldies par īstiem kalnu apaviem Salomon, ko sarūpēja firma Motosports. Labrīt no rītā! Šodien mums ir nesevišķi agri sācies rīts, jo mums bija šis tas jānopērk veikalā. Tā kā vakar bija svētki un pilnīgi visi veikali bija ciet. Mums pat ūdens bija beidzies, mums nebija ūdens, ko paņemt līdzi šodien pārgājienā. Un šodien mēs esam izdomājuši, ka mēs paņemam mantas, paņemam somas, uzvalkam savus jaunos Salomon pārgājienā apavus un dosimies kalnos atkal pārbaudīt savus spēkus. Šoreiz gan bez velosipēdiem, bet gribam uziet līdz vienam ūdenskritumam, kas aptuveni ir 2 stundu attālumā patreiz no mums, kur mēs esam atstājuši mašīnas. Šodien ārā ir nedaudz siltāks, bet teicu, ka kalnos esot lielāks vējš. Nu kā mums tad veiksies ar to visu, to mēs šodien redzēsim, bet esam spēka pilni, lai to visu pārbaudītu un lai arī, protams, pievērētu šo kalnu. Kāda starpība ir starp latviešiem un slovākiem. Latvieši savus brīvdienas pavada lielveikalos, Slovāki kalnos. Reāli atbraucam uz šejieni nedaudz pēc 10 un ir jau mašīnas ir tik daudz, ka knapi atradām, kur vispār savu automašīnu novietot. Nu jā, Slovāki maleči brauc ar velo, kāp kalnos, hikingo. Nu, viņi ir ļoti aktīvi. Ziemā redzējām, kad šeit slēpojām ļoti daudz ar slēpēm, vienkārši taisni kalnā kāpa augšā un brauc lejā. Nu, viņiem patīk šī aktīva atpūta. Nu neko, latviešiem būtu tādi kalni, iespējams latvieši arī staigātu vairāk pa kalniem, bet tā kā latviešiem ir ļoti daudz lielveikalu un ko citu darīt, jāstaigā ir pa lielveikaliem.
ejam, pavisam drīz jau būsim pie ezera. Un te pa labi ir klintis, kurās karājas vienkārši cilvēki. Tas ir kaut kāds fantastiski. Nu kā var tā tik augstu kāpt un pa tādām stāvām. Nu tas ir kaut kāds vienkārši neaprakstāms skats, kā šeit vienkārši ir tik stāvs klintis un cilvēki ir tā kā biestur uz tām klintīm ir. Viens aiz otra, viena pēc striķiem. Sērijas turpinājumā dodamies tālāk kalnos un pat nenojaušam, ka tā, kas mūs uzvedīs līdz pašai kalnu pārējai. Bet noslēdzošajā dienā izstaigāsim stalaktīdu alas un pavizināsimies ar velospēdiem pa skaistiem Slovākijas celiņiem. Paldies veikalam Ceļotājs par šādu lielisku piknika galdiņu, ko var paņemt līdzi automašīnas bagāžas nodalījumā un jebkurā brīdī ātri un bez problēmām salikt. Nu, varbūt meitenēm ar pirmo reizi nesanāk tik labi, bet pēc pāris kļūdām visi iemācās un pusdienas kādā skaistā vietā ir īstā bauda. Velo outletā jūs sev atradīsiet velospēdus dažādām gaumēm un dažādām vajadzībām, sākot no bērnu un beidzot ar elektrovelosipēdiem. Šie velo būs piemēroti gan braukšanai pa pilsētu, gan arī lielākiem pārbraucieniem pa kalniem vai bezceļiem. Velo outlets – velosipēdi visai ģimenei. Iepriekš sērijā dodamies uz Piškas pili, kas ir viena no lielākajām Centrāla Eiropā. Skatāmies priekšnesumus un izstaigājam visus pils labirintus. Iebraucam netālu esošajā viduslaika pilsētiņā Levočā, kurā ir augstākais gotiskais altārs pasaulē, un pat pilsēta skaista, kā pasaka. Vakaru pavadam akvaparkā, bet nākamajā dienā dodamies kalnos. Esam veiksmīgi tikuši līdz Popratski plesu, bet tagad mēs visu laiku domājam, kāpt tur augšā, kalnā, pašā augšā vai nekāpt. Tikko apstījos internetā, rāda, ka ir 56 minūtes. Tad stunda augšā, stunda lejā. Ko tu jaunieti domā? Kāpsim augšā? Vajadzētu uzkāpt tajā kalnā? Nē. Nē, nevajag? Es pats negribu. Negribi, jā? Šodien nav tā laika. Kāpēc tu negribi? Noguris un vakar es nevarēju aizmigt. Es tikai kaut kur 3 aizmidzu, jo man bija daudz enerģijas un es līdz 3 un vajadzēja celties uz brokastīm, kuri bija 8. Tad, grūtāk. Nevarēja aizmigt, tāpēc, ka bija daudz enerģija, bet savu enerģiju iztērēt kalnos negribu. Nu jā, uz šejienu īstenībā nāsām pusotru stundu laikam. Tā mierīgu gaitu, bet bija pavisam mierīgi. Salīdzinot ar to, kā mēs ar riteņiem stumāmies augšā, tad bija pavisam mierīgi. Tūlīt mēs uzēdīsim zupiņu, un tad visi 4 komanda mēs izvērtēsim. Mēs kāpsim augstā kalnā vai mēs iesim apakaļ uz mašīnu. Es domāju, šitas gan indiešu ēdiens. Kas? Esam atnākuši līdz tai takai, kur mums tagad 4 cilvēkiem komandai ir jāizlem, vai mēs kāpjam kalnā. Nē. Jā. Vai mēs nekāpjam Vai kalnā. mēs ejam 5 stundas? Vai mēs kāpjam stundiņu augšā, stundu lejā un stundu uz mašīnu? Nē. Vai mēs ejam uz mašīnu? Jautājums ir tāds, kad mēs vēl uz šejienu atbrauksim, kad mēs vēl šajā kalnā uzkāpsim. Ziniet, kā ir dzīvē. Visvairāk žēl ir nevis tās lietas, ko mēs esam izdarījuši, bet visvairāk žēl ir tās lietas, ko mēs neesam izdarījuši. Tādēļ es domāju, ka mēs kāpsim vienu kalnā. Man patīk Evītas seja. Ui. Es ceru, ka tu joko. Nu ko?
Nu labi, paiesim vismaz pirmos 3 līkumus, tad apstīsimies, kā būs tālāk. Ejam. Esi gatavs? Jā, bet vienīgā sliktā lieta, mums nav snikeri, nav nekas, ko ēst, tikai ūdens. Ļoti labi. Ūdens ir pats galvenais. Mums ir ūdens, tad viss ir kārtībā. Nu ko, mēģinam, riskējam, ejam, redzēsim, cik tālu aiziesim. Grūti ejot ir vērot apkārtni visu laiku zem kājām, jāskatās, lai kaut kur nepaklūpi. Jānofotografē. Paskaties, kas par ainavu. Pēdējie metri palikuši līdz kalna virsotnē. Protams, kad viegli neiet. Evita saka, viņai ir grūtāk kā pirmajā dienā ar riteņiem. Es teikšu, ka man ir laikam nedaudz vieglāk. Puls nelēkā vairāk. Tik traki, tad tāds viņš vienmērīgāks ir. Bet, nu, protams, uzkāpuši mēs esam baigākai augstā. Drīz būsim uz kalnu pārējais. Redzēsim arī, kas ir uz otru pusi. Bet, nu, tās, ko šeit visu laiku mēs redzam, tās ir fantastiski skaisti. Es mierīgi varētu 2 labi. reizes iet augstā. Tik priecīgi būsim, ka tūlīt būsim sasnieguši augšu. Kāds pa ceļam gribēja padoties jau reiz 3, bet kopīgs komandas spēks neļāva apstāties. Un mēs turpinam un pavisam drīz būs finišs. Es jau gribu 2 reizes vairāk iet. Es pilnīgi neskrienu. Tad ņem somu. Kad mani bildēja te, man tik baili bija vienkārši nokrist, jo vēl tas vējš un pie pašas malas ļoti bailīgi. Lai arī navigācija rādīja, ka kalnā ir jāiet tikai 50 minūtes, mēs noteikti gājām ilgāk un tas bija sarežģītāk, kā bijām domājuši. Kādam pat nobiras sagurumā asariņa. Asaras sprākst uz ārā. Piekusi? Ļoti. Cik augstu vēl jāgā? Paliksi? Nu, nē. Tāda sajūta, kā es nebūtu es. Karjeram? Līmeni? Izskatās, ka es esmu kādā kinofilmā, ka es skatos kādu kinofilmu, un man priekšā ir milzīgs plakāts. Milzīgs plakāts, uz kuru es skatos un domāju, ka tas arī tur kādreiz gribētu nokļūt. Oi, esam izbaudījuši savu slavas 5 minūti. Esam pakaifojuši. Pabaudījuši skatus. Protams, mēs šos visus skatus vēl baudīsim stundu vai vairāk kāpjot lejā, bet mums sanāk apmēram nedaudz vairāk kā stundu jākāpj lejā, un pēc tam ir pusotru stundu vēl līdz automašīnai. Mēs šodien būsim nogājuši kilometrus daudz, stundas daudz, kalorijas patērējuši daudz, tādēļ vakarā mēs būsim nopelnījuši katrs pa snīkerītim. Mēs būsim, ja uzspēsim vēl, aiziesim atkal uz spa. Protams, aiziesim šovakar vakariņas. Tā mierīgi pabaudīsim, pakaifosim. Jo mēs esam to nopelnījuši.
Jep. Rodim un Evitai šis ir pirmais lielais kalns un pārēj un pārvarētais. Man laikam šis nav pirmais. Esmu bijis daudzos, esmu dažādos kalnos bijis kādreiz. Ar māti esam paceļojuši pa kalniem. Bet viennozīmīgi var teikt, mums tas patika ļoti, gandarījums ir liels. Vienīgais mazais mīnusiņš ir tas, ka mums ir jāiet apakaļ. Ja kāds mums varētu atlidot uz šajien pakaļ, būtu vispār pērti. Nē, protams, ka es sapratu, ka te ir kalnaināks, bet es nebiju iedomājusies, uz kādiem kalniem mēs brauksim un kas tie būs par kalniem, jo, protams, kad ģeogrāfijā par kalniem ir mācīts un arī no lidmašīnas, kalni ir redzēti, bet tad, kad tu nonāc aci pret aci un stāvi kalna pakājē, un skaties augšup, tad tu saproti, ko nozīmē kalni. Jā, augšā uzkāpt ir viegli, bet lejā nokāpt ir nedaudz sarežģītāk. Vismaz man, kam sāp celīši. Op. Es labāk uzkāptu vēlreiz šādā kalna augšā, nekā nokāpt lejā pa kalnu. Bet tie skati ir fantastiski. Ļoti, ļoti fantastiski. Pēdējie metri un esam lejā pie ezera. Juhu! Esam lejā! Beidzot, mēs esam lejā. Juhu! Mēs to izdarījām. Oi, lejā nākt galīgi nebija viegli. Teiksim tāpat grūti, bet ir patīkami, sajūta ir patīkama. Varbūt jāpajautā jauniešiem, kuras tās 3 lietas, kas jums patika kāpjot kalnā un kuras jums nepatika? Tas būs grūti, bet jums es to pateikšu. Odi. Pirmā lieta, man patika kāpt augšā pie pašas augšas. Vēl man patika tie smuki skati. Un man vēl patika ēst kafejnīcā. Man patika kāpt kalnā augšā. Man patika kalna skati, un man patika tas aplis apkārt, kur bija akmeņi, un varēja nolikt akmeni un ievēlēties vēlēšanās. Man nepatika kāpt lejā pa kalnu. Man nepatika kāpt lejā pa kalnu, tas bija ļoti grūti. Un man nepatika iet līdz kafejnīcai, jo tas arī bija grūti. Trešā lieta ir, kad man ļoti sāk sāpēt kājas. Dēļ tā, jo mēs tik daudz gājām. Noslēdzošajā dienā izlēmām aizbraukt uz netālu esošo Beļanskas salu, apskatīties stalaktītus un stalagmītus. Bērni šādās salās bija pirmo reizi un bija pārsteigti, ka zem zemes ir tādi lieli plašumi un labirinti. Parasti ceļotāji brauc uz citām malām, kas ir populārākas, bet šīs mēs izvēlējāmies speciāli, jo bija tuvu viesnīcai un cerējām, ka nebūs daudz cilvēku. Mums bija taisnība. Rindās stāvēt mums nenācās.
Jaunieši, pastāstiet, nu kā jums patika alas? Man nepatika, ka bija tur viss labs. Un man patika ļoti tās peļķes, kur meta cilvēki monētas. Alas bija ļoti smukas un arī brīnišķīgas. Man patika alās tās jocīgās struktūras, kuras tur bija ieveidotas. Man baigi patika tās alas. Visvairāk man patika no alām, ka mēs gājām uz augšu un tur varēja arī iemest kādu monētiņu pa ceļam, lai ievēlētos vēlēšanos. Pēc alām braucām uz Popradu pavizināties ar velosipēdiem pa pilsētu un vakarā vēl izvizinājāmies pa vietējiem kalnu celiņiem. Noslēdzošajā vakarā izdomājam, ka jānobrauc lejā ir pa šo asfaltēto mazo celiņu. No pašas augšas no viesnīcas braucam un gandrīz nav jāminās. Nevis gandrīz, bet nav vispār. Un vienkārši var pabaudīt skatus. Tagad daudz ko vairāk redzam īstenībā nekā tad, kad mēs visu laiku šeit braucam ar automašīnu. Un to es saprotu, un tas ir kaifs. Aizmugurē ir tādi kalni skati. Priekšā atkal mums ir nogāze. Vizinamies. O, šašliks nosmaržoja. Ui, sagribējās uzreiz. Es iedomājos, ka elektrisko riteni apmēram ir tikpat viegli laikam kalnā braukā tagad no kalna lejā. Tagad kaut ko paminu, lai vienkārši būtu nedaudz ātrāks ātrumiņš. Tas ir kaifīgi. Reāli labi. Bet pirms došanās mājās izbaudījām viesnīcas, spa un baseinu zonu. Un kā jūs vērtējat šo ceļojumu? Es teiktu 10. Man brauciens patika, es vērtēju šo braucienu 8,5 no 10. Un kas pietrūka, lai būtu 10 balvas? Kad mēs ar Rodis strīdējāmies visu laiku. Vai tu iesaki arī citiem braukt uz Slovākiju? Jā, ļoti daudz, jo alas ļoti smukas, ļoti skaistas ir. Un kāpt kalnos, braukt kalnos ir ļoti labi fiziskam. Vēl bišķi uzpriecina, kad tiec augšā, kad tu izpildi visu, un kad tu tiec augšā kalnos. Tas ļoti man patika. Patika, bet visvairāk, es jums jau teicu, kāpt augšā pa kalnu. Dargie skatītāji, protams, brauciet uz Slovākiju, ņemiet draugus, ņemiet ģimeni, ņemiet bērnus. Baudiet šos burvīgos skatus, šos kalnu skatus. Esiet aktīvi, esiet sportiski, esiet laimīgi un, protams, tiekamies atkal jaunos piedzīvojumos. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Nākamajā sērijā būs iespēja iepazīties ar eksotisko Taizemes galvaspilsētu Bankoku. 6 sērijās centīsimies parādīt pēc iespējas vairāk ko no Bankokas un no Taizemes iecienītākā kurorta Puketas. Baudīsim Taizemes ēdienu un kultūru, nodarbosimies ar sportu un zveju, barosim ziloņus un ciemosimies suņu restorānā. Tas tik būs piedzīvojums.